Par spīti īpaši labvēlīgiem laikapstākļiem, šorīt 1. septembra rītā Vecāķu pludmalē ir pulcējies brangs cilvēku pulciņš, kuri ir nolēmuši pievarēt gan 5, gan 10 km distanci. Šorīt šeit norisināsies vecāķu skrējiens, kas šogad notiek jau 25. reizi. Mēs esam nolēmuši aprunāties ar sacensību dalībniekiem, gan pieaugušiem, gan bērniem. Pastīsimies, kāda ir viņu mērķi un uzdevumi šajās sacensībās. Jau 25. reizi ir cilvēks, kurš 25. reizi jau marķē šo trasi, ja, un šobrīd ir distancē, un šodien mēs viņam pasniegsim arī balvu, Imants Līcis. Līdz ar to tā tehniskā puse, kā ir atrisināta, tad 25 gadu laikā viss ir tā kā salikts jau pa plauktiņa, viņš vienmēr zina, kur jānomērķē, jānovelk. Savukārt tas sacensību centrs no Sportlats jau rīko 3. vai 4. reizi, mums arī savas zināmas pieredze šajā jautājumā ir, un tas tāds, teikšu, ikdienišķis darbs, ja viss ir paņemts līdzi, tad viss tiek uzstādīts. Ja nav, tad tiek risināti citi risinājumi. Kāds ir plānotais dalībnieku skaits uz šodienas sacensībām? Mēs tā kā bijām cerējuši, ja būs labs laiks, ka varētu būt tuvu 400. Mēs redzam, ka laiks ir mazliet sabojājies, līdz ar to viens drīzāk bērni neieradīsies. Viena daļa, kāda droši arī nobīsies no pieaugušajiem. Es domāju, savi 300 vajadzētu būt. Ar kādiem varbūt šķēršļiem šodienas sacensību dalībniekiem jārēķinās dodoties trasē? Vai tas būs vienkārši skrējiens gar jūru, vai arī būs jāskrien pa kāpām un tam līdzīgi? Nē, tas ir droši vien šķēršļi viņiem tādi, kāds viņiem tas uzdevums ir. Ja? Viņam uzdevums lēnām, mierīgi atpūsties un noskriet tik tāpat pašiem savai veselībai. Tas ir viens. Otrs ir, ja viņš grib ātri skriet, skaidrs, tradicionāla trase, pludmale, sieta pludmale, labs skriešana. Protams, lai ieskrietu mežā, būs jāpārvar kāpu un atgrieztos no meža. Tur ir kāpu un pa mežu arī diezgan smilšains ir. Ja? Tā, kad trase, teiksim tā, meža takas ir smilšainas, savukārt pludmale ir cieta. Sākoties sacensībām, lielais lietus mitējās, un visiem skrietgribētājiem garastāvoklis bija krietni uzlabojies. Kā pirmie distancē devās mazie ķipari. Kā atzina pieaugušie, tad bērniem šī ir lieliski iespēja kopā ar vecākiem pavadīt dienas svaigā gaisā, sacenšoties ar vienaudžiem. Nav noslēpums, ka skriešana gluži kā riteņbraukšana pēdējos gados ir kļūst īpaši populāra. Un kāpēc to nedarīt jūras krastā? Vecāķu skrējiens ir ar ilgu vēsturi, un visi tie, kuri šogad nobijās no nelabvēlīgiem laika apstākļiem vai nemaz nezināja par šādu skrējienu, laipni aicināt tam gatavoties arī nākamajā gadā, jo vecāķu skrējiens noteikti notiks arī 26. reizi.